Labvakar šai pavasarī. Ir tik skaists laiks, un man šodien bija tāds piedzīvojums, jo tas, par ko šodien runā par Delfos, ir mans pāvs. Paldies Dievam, viņš ir mājās. No labām mājām neviens jau speciāli nebēg, viņu aizdzina vārnas. Arī tā mēdz gadīties. Mums šodien ir ļoti svarīgi viens otram teikt labs vārds. Iedomība un lepnība ir tik daudz. Es tā mazliet pabraukāju, papriecājos, cik mums ir jauka cilvēki un strādīgi. Un tai pašā laikā ir cilvēki, kas saka, tas nekas nav, tur nekas nesanāks. Ir lepnība, iedomība, bet nav zināšana, nav gribēšanas. Un no tā ir jātiek vaļā. Vai tad tik grūti pateikt, vai cik tev skaisti aug puķīts, vai cik jauka sanāk. Bet taisni savās mājās ir tik grūti savējiem to pateikt, un būs jāmācās. Šie mīlestības vārdi, šī pateicība mūsu zemē, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un arī vārds gods un godaprāts. Ir jābūt godīgiem. Nevar melot. Var jau samelot kaimiņam. Dievam nesamelos. Viņš visu redz un dzird. Un vai tad pats var naktī mierīgi gulēt, ja tu esi samelojies? Varbūt jātiek no tiem kompleksiem, kas ir sākušies senos laikos. Un varbūt ir jāieklausās tajos mazajos bērnos, jo viņi nemelo, viņi runā. To, ko viņi redz un to, ko viņi jūt. Vai nevajag arī dibenā vajag teikt? Jā, man patīk. Jā, es mīlu. Un tad jau pašam arī izdosies. Nē, skatās ar kaulainu aci, ka tik viņam nebūtu, ja? Es to sauszemīti šitam neīrēšu, lai labāk aizauga ar uzsnēm, ja? Tā nevar, jo zemē ir vajadzīgs kopējs. Tāpat kā mājai saimnieks, tāpat kā ģimenei mīlestība. Un ir jādomā, kādi tad mēs esam paši, nevis tikai novelt uz laikiem, uz valdību, uz politiku, uz biznesa neveiksmēm. Man nekā neiet. Ja tā mēs runāsim, tad jau neies arī. Bet ir jāsāk ar sevi, ar mazumiņu, izvēlēs to mērķi, un tu viņu sasniegs. Bet vai vajag to, ko kaimiņam? Nevajag. Un šodien cilvēki tiešām vairāk ir sākuši strādāt. Ja ne citādā, tad savā dārzā, savā vasarnīcā, laukos pie tuviniekiem. Un varbūt ir jāiet pie zemes, jo zeme mums dod to spēku un brīžiem arī to saprašanu, kuras nav. Un negrib atzīties, ka nav. Jo nav jau nekāds kauns pateikt. Es nezinu. Palīdz, lūdzu. Kauns ir tikai melot un zakt. Man nesen uzdāvināja grāmatiņu par pētīt latviešu tautas burvvārdu. Ne tikai latviešu, igauņu un arī vāciešu. Un sākās tas 1632. Es tajā vakarā gardi smējos, jo nekas jau šo 400 gadu laikā nav mainījies. Arī šodien cilvēki tā rīkojās. Bet toreiz muižkungs šos nopēra pie pagastmājas. Mums tagad ar vajag muižkungu? Ar žagaru? Droši vien, ka vajag. Nevar gribēt to, kas ir otram. Ir jāņem spogulis un jāskatās sev acīs. Un izrādās, ka tik slikti jau nemaz nav. Sirds dziļumos jau mēs nemaz tik slikti un ļauni neesam. Mēs tikai tēlojam kaut kādu lomu, lai citi mums nepasmējās. Lai citi neredzētu mūsu sāpes un bailes. Bet varbūt ir vienkārši vajadzība dalīties. Dalīta bēda ir pusbēda, un dalīts prieks ir divi tik liels. Paldies tiem, kas man zvanīja šodien par manu pazudušo putnu. Paldies, viņš ir atgriezies. Jo mājdzīvnieki, tie arī ir ģimenes locekļi. Manējie dod prieku ne tikai man, bet jums arī. Un lai jums labi izdodas šī nedēļas nogale, lai jums labi stādās, lai jums labi aug, un lai jums nāk vairāk spēks un mīlestība, jo iekšā viņi visiem ir uz redzēšanos.